Sveicināt labi ļaudis. Paldies Inesei par iespēju būt ar jums labu ļaužu pulciņā. Mēs katrs domājam par latviskuma kodu. Mēs katrs nesam sevī latviskuma koda, un katram no mums ir sava izpratne un redzējums par to, kas tad īsti latviskuma kods ir. Tāpat arī mums katram ir izpratne par to, kas tad noteic Latviju par tādu, kāda tā ir, kas noteic Latvijas savdabību pasaulē, tas katrā no mums atklājas savā veidā. Mēs te esam pulcējušies nevien kā latviešu tradicionālās kultūras kopēji, bet arī kā mūsu dzīvā mantojuma glabātāji un sargātāji. Mūsu uzdevums ir nevien skatīties pagātnē, bet arī saprast, kā mums raksturīgās vērtības turpina savu artavu dot Eiropai šodien. Kā tās var mūs vadīt turpmāk. Vēlos runāt par Eiropas identitātes krīzi, Latviju, manu atbildību un manas tautas dievestības un pilsoniskās līdzdalības īpašo lomu tās pārvarēšanā. Eiropa ir krustcelēs. Tā ir identitātes meklējumos. Šai pasaules daļā ļaudis pūlas atskārst, kas viņi ir. Atcerēsimies prezidenta jautājumu, kas es esmu. Šādu jautājumu nereti uzdod daudzi ļaudis šai pasaules daļā. Kādas vērtības viņus vieno un ko nozīmē piederība tai sauktai Eiropai? Šī krīze nav jauna. Tā ir dziļas saknes vēsturē, gadsimtiem ilgi varas kāri, imperiāli un kosmopolītiski veidojumi mēģinājuši nonivelēt, izdeldēt vietējo savdabību. Bieži vien tie pieprasījuši vienveidību, apspiežot vai nopulgojot vietējo kultūru, valodu un garamantu pūru. Identitātes jeb savas patības trūkumu sāsina mūslaiku sadzīves steiga. Bieži dzirdām, sakām, man nav laika. Tautsaimniecības un sabiedriskās iekārtas nereti vada sautīga peļņa, augsts aprēķins, bet daba tiek izsaimniekota un iznīcināta. Dažu izredzēto šaura labuma gūšanas vārdā, kamēr vairākumam nākas ciest sekas. Turklāt bieži vien ar pasaules valdošo reliģiju mācību starpniecību ticis daudzināts uzskats, ka šī saule esot grēcīga un bezvērtīga. Un ka patiesā jēga slēpjoties tikai kādā tālā pēc nāves dzīvē, un šāds redzējums nošķir svēto no ikdienas dzīves, un tādējādi pasaulē liek šķist mazāk vērtīgai. Šie domāšanas veidi gadsimtiem ilgi veidojuši sabiedrisko domu, vājinot cilvēka saikni ar vietu, dabu un cilti, proti savu tautu. Paulīnes Zalānes ieskatā, nezinot, ko likt augstā bezdvēseles materiālisma vietā, daudzi pievēršas austrumu reliģijām. Cilvēks vairs nezina, kas viņš ir, kur viņš pieder, un līdz ar to zūd pienākuma apziņa, atbildība un mērķis. Mēs varētu būt laimīgi, ka mums ir tik gaiša, stipra, bagāta tradīcija pasaule, kur paglābties pašiem, dzīvojot citu tautu ielenkumā, un kurā ievadīt arī mūsu jauno paudzi. Latviskuma kods, dzīva pasaules izjūta. Mums latviešiem ir kas tāds, kas
daudziem Eiropā jau ir zudis. Atcerēsimies, ko savulaik Zenta Mauriņa ir sacījusi, proti daļuma apbrīns mūsu tautas dziesmās liecina par augsto kultūras līmeni. Daļuma vērtības nav derīgas. Tās nevairo mantu, nepilda maku. Estētiskais prieks rodas tikai tur, kur cilvēks ticis pāri eksistences grūtībām. Vai arī par spīti postam, par spīti melni nokvēpušām sienām spēj sevī saglabāt prieku par balto puķi. Ja daļums ir pirmais būtiskais elements latviešu pasaules uzskatā, tad Mauriņas ieskatā otrs ir darbs. Kāda ir tauta, tāds ir tās dievs, un šo veco gudrību var arī apgriezt. Kāds ir dievs, tāda ir tauta. Dieva priekšstats sevī koncentrē visas tautas viedumu. Viņš ir kā zelta vārpa, kurā salasījušies un nobrieduši tautā izkaisītie atsevišķi pasaules uzskatu graudi. Latviešu dieviņš strādā, un šai ziņā citu tautu mitoloģijās grūti atrast analoģiju, tā Mauriņa. Aivars Runģis savukārt norāda: latviskums ir tava latviešu valoda, tava pasaules uztvere, kā tu skaties saules lēktā, kā tu ar skatu apmīļo bērzu, liepu, egli, dadzi, nātras. Latviskums ir tas, kā tu satiec savu kaimiņu, lamājies ar saviem pretiniekiem, izturies pret pārākiem, padotiem, nevarīgākiem un savējiem. Latviskums nav tikai ārējais izpausmes, tas ir iekšējs stāvoklis, dzīva saikne ar vidi, kas izpaužas attieksmē, darbībā un atbildībā. Vai esat pārlapojuši kādreiz tādu rakstu, ko sauc Nacionālais attīstības plāns? Dzirdēts ir. Nosaukšu varbūt pāris atziņas, kas būtu ņemamas vērā ikdienas gaitās. Proti, Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var pilnvērtīgi pastāvēt un attīstīties latviešu tauta, valoda un kultūra. Latvijas sabiedrību vienojošais pamats. Latvija ir atvērta un draudzīga visu tautu iedzīvotājiem, kas pieņem Latvijas pastāvēšanas jēgu. Kas tā ir? Latviešu tautas, tās valodas un kultūras attīstība savā zemē. Citāta beigas. No 7000 valodu, vien 400 valodu ir vairāk nekā 1 miljons runātāju pasaulē. Bet tikai 45 var lepoties ar savu valsti, kur katra no tām atzīta par vienīgo valsts valodu. Latviešu valodai laimējies būt šo nedaudzo starpā. Rainis atgādina: mēs maza cilts. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu grib. Un latviešiem ir sava valsts. Lūdzu, iztaisnosim muguru. Atsauksim atmiņā arī Viļa Plūdoņa Latju himnu, kas okupācijas gados bija aizliegta, proti: mēs esam nu kungi savā dzimtajā zemē. Mēs varam nu paši sev likumus lemt. Caur 100 gadu vaidiem zem svešnieku spaidiem šo baltdienu vēl dzidri Latviju mēle te skan. Tā zeme ir mūsu, tā dieva un laimas. Latviju tautai sensenis līdzdotais pūrs. Tā zeme ir mūsu, to nedos vairs svešiem. Ne Zemgals, ne Latgals, ne Sēlis, ne Kūrs.
Tautas dievestība mūsu devums Eiropai. Tautas dievestība pauž no pasaules reliģijām atšķirīgu skatījumu. Tā atgādina, ka visa pasaule ir svēta, ka visai dzīvībai piemīt dievišķa vērtība, ka katram kokam, katrai upei, katram kalnam un katrai ciltī pienākas cieņa. Šis redzējums nav pagātnes palieka, gluži otrādi, šī veseluma atskārta, ko mūsu tauta pārmantojusi Latviju dainu kodolīgajās vārsmās, ir mūsu ieguldījums, mūsu artava, kas šodien ir nepieciešama Eiropai un visai pasaulē. Vienlaikus bez ievērības nevaram atstāt izaicinājumus, ar kuriem tautas dievestība saskaras mūsdienu Eiropā. Tai nereti jāsastopas ar pretestību vai izstumšanu no ietekmīgo valdošo reliģiju puses. To vājina tiecieni, tiekšanās, kas dvēselismu atmet kā nevajadzīgu. Arī savā cilmes zemē tai jāizcīna sava vieta daudzkultūru sabiedrībā, kur viena vieta par ievērību mērojas plašs sānceņšu loks. Tomēr tieši katras tautas dievestība ir daļa no Eiropas kultūras bagātības un vēsturiskās pēctecības. Tā nes vērtības, kas stiprina kopienu un cieņu pret dabu un ļauj no jauna atskārst augstāku dzīves jēgu. Tā ir arī līdzsvara un gudrības balss tiem, kuri bieži dzenoties pēc peļņas, varas un patēriņa nomaldījušies svešos pagalmos. Saknes, izglītība un audzināšana. Par tautas patību, audzināšanu un izglītību Kropzemju Miķelis rosina pedagoģijas gada grāmatā. Vienības un kopības gars tautu sien pie tēvijas. Caur vienību un kopību plaukst un uzzied tautas, zemes un valstības. Latviešiem maz no tāda gara, un tautas skolas šeit daudz var darīt. Skolēnam jāatskārš, ka tēvijā viņu stipras saknes droši tur, un ka svešatnē tas līdzinās svārstošai niedrei, ko pati vēsma iespēja samaitāt. Pieaudzini viņam pie sirds tēvijas dārgās vietas, un arī dzimteni, kur tinas visa viņa vēsture. Vēsture ar tēvijas mīlestības pilniem varoņiem stipri saistīs jauno audzi un tai pieaudzinās kopību un vienprātību. Šie vārdi nosaka virzienu arī šodien. Saknes nav kavēklis, tas ir mūsu pamats. Tautas garamantu spēks. Krietnu latviešu dzimtu paaudzēs ticis pārmantots mūsu tautas garamantu pūrs. No vairāk nekā 3 miljoniem vienību latviešu folkloras krātuvē trešdaļa ir tautas dziesmas. Krišjānis Barons Latju dainu pirmās burtnīcas ievadā uzsvēris. Izlobot mūsu tautas dziesmu īsto veselīgo kodolu, mums atklājas viņās cilvēka gara labākie, ideālie centieni, cilvēka sirds un dvēseles daļākās, likumīgākās, dziļākās jūtas, kas nekad nenovecojas. Lai arī viss cits ārišs sava laika piederums pārgrozās. Tā par piemēru mūsu jaunavas vairs nemaļ rokas dzirnavās. Šo grūto darbu tagad pastrādā ūdens, vēja vai tvaika dzirnavas. Taču tādēļ mūsu maltuves dziesmas, kas tik koši apzīmīgi māca un cildina darba krietnumu, kas gļēvumu peļ izturību un jautru garu īpaši grūtajos darbos ieteic un daudzina, šinī savā īstenā saturā un nozīmē nezaudē savu spēku, bet paliek uz visiem laikiem un visos izglītības stāvokļos. Brasteņa Ernests atgādina, tradīciju piekopt vēl nenozīmē dzīvot tikai uz pagātnes rēķina. Tradīcija ir dzīva,
tā grib dziļi ieelpot to pašu gaisu, ko ieelpojam mēs. Tai vajadzīga mūsu laikmeta piedeva, pieaudzinājums un kuplojums, tradīciju kopšana pieaudzējot klāt, piemācoties un izglītojot bijušo ir gluži kas cits nekā gatavu paražu ienešana no ārienes. Tradīcija prasa mūsu līdzdalību augstāku mērķu labad. Brasņa Ernests aizrāda, tiešām valsts un tautas darbos mēs esam maisījušies cits citam pa kājām un kavējuši viens otru. Ko viens pa dienu cēlis, to otrs naktī ārdīs nost, kā teiku laikos. Nav bijusi nekāda vienprātība, nekāda saskaņa, nekādu tālu ejošu ilgu un mērķu. Pie zemes pieplakuši, viens otru skauzdami mēs esam rušinājušies ap niekiem, aizmirstami lielo un nozīmīgo. Un tas grūtākais ir tas pēdējais – latvietība. Vecā latvietība ir tik jauna lieta, ka pašiem tā ir vēl visai sveša. Cik ir tādu, kas godā turējuši tradīcijas kā savas tautas īpatnējās vērtības? Cik ir to, kas vēlējušies tās uzzināt un pieņemt, lai varētu sevi par latvieti saukt? No atskārtas uz rīcību. Ar atskārtu vien nepietiek. Nepietiek zināt, nepietiek just, ir jārīkojas. Tas nozīmē pilsonisku līdzdalību, apzinātu, atbildīgu, mērķtiecīgu. Tas nozīmē piedalīties sabiedriskajās norisēs, iesaistīties lēmumu pieņemšanā un nebaidīties no valstiski atbildīgas rīcības. Vārds, ko bieži vien ieskaitam pie lamu vārdiem, politika, nav kaut kas svešs. Tā ir mūsu kopīgās dzīves rīkošana. Ja nepiedalāmies tajā, mēs atsakāmies no iespējas ietekmēt dzīvi savā valstī, pieņemdami, ka mūsu vietā par to parūpēsies citi. Arī nesot nevienā politiskā partijā, ja savās ikdienas gaitās mēs pamanām, ka kaut kas nav lāgā un zinām, kā to uzlabot, nav jēgas turēt rūgtumu sevī vai savā virtuvē. Pavēstot savu redzējumu atbildīgajiem ļaudīm, politiķiem, sapratīsim, kuriem tas būs šķitis ievērības cienīgs. Un cerams tiks rasts risinājums. Savukārt, ja nekādas darbības nesekos, arī tas ļaus izdarīt secinājumus un apsvērt mūsu turpmāko rīcību. Galvenais saskaroties ar nebūšanām nepalikt vienam un nebūt vienaldzīgam, jo piliens pa pilienam izdobj viscietāko akmeni, nevis ar spēku, bet neatlaidību. Iestāties par latviskām vērtībām nozīmē tās īstenot dzīvē. Sargāt latviešu valodu, daudzināt latvisko dzīvesziņu gan izglītībā, gan kultūra telpā, rūpēties par dabu un, protams, iestāties par taisnīgumu un saliedēt ļaudis latviskās Latvijas labad. Tas nozīmē arī uzņemties atbildību un pilnveidot sevī pašpietiekamību, jo latviešiem ir savs, Latviju dainās, pārmantots garīgās veldzes avots, kur spēku pasmelties, lai ar staltu stāju dotos pasaulē. Sekojot sauklim, vienoti dažādībā, kas ir Eiropas Savienības sauklis, un ievērojot mūsu tautas dievestības devumu, identitātes krīzes skartā Eiropa iegūst krietni vairāk nekā tikai mantojumu. Tā iegūst ceļa rādītāju šodienai un nākamībai. Izsenis līdzās pastāvējušās un tautā izlolotās tradīcijas var palīdzēt Eiropai rast veselīgāku veidu, kā risināt savas patības, vērtību un piederības
jautājumus. Tās var stiprināt saliedētību, nevis pieprasot vienveidību, bet gan godinot katras valsts pamatiedzīvotājiem raksturīgo un savdabīgo balsi, kas kopā veido Eiropas dziesmu. Tautas dievestība nav tikai atmiņas par to, kas reiz bija, tā līdzdalīgi veido gan valsts nācijas, gan visas Eiropas patību šodien. Tā ir vajadzīga tagad vairāk nekā jebkad agrāk šajā vides krīzes, kultūras nenoteiktības un morālo meklējumu laikā. Noslēgumā mūsu izvēle. Ja vēlamies palīdzēt pārvarēt šo savas patības krīzi, ir laiks atkal ieklausīties zemes, senču un vietējās dievestības balsīs. Ir laiks atskārst, ka dievišķā dzirks nav tālu prom, bet gan šeit mūsu vidū. Katrā dzīvā būtnē, katrā ciltī, katrā mūsu pasaules daļā. Latvija nepastāv tāpat vien. Latvija esam mēs. Mana Latvija ir mana atbildība, mūsu Latvija ir mūsu atbildība. Un tieši tā laba mūsu kopīgam darbam ir tik būtiska nozīme. Tautai Dievam Tēvzemē, latviskās Latvijas labad, ar dievpalīgu lai top.